Tā, sveicināti! Ieraksts ir sācies un esam saslēgušies ar Liānu Langu un Evu Mārtužu. Mhm. Klāt mums ir Andrejs Broks, Uģis Nastevičs un tad lūdzu došu vārdu, kas vai Liāna vai Eva, kas no jums ir gatava. Jā, nu es varu sākt runāt, pastāstīt par saviem plāniem Eiropas parlamentā. Plāni man ir diezgan ambiciozi un lieli. Nu, tie ir, protams, Latvijas nacionālajās interesēs, mūsu identitātes interesēs. Ir gan tādi, es atvainojos, nu, tādi lieli konceptuāli plāni, gan praktiski plāni. Nu, paralēli tam, ka, protams, ja deputāts iekļūst Eiropas parlamentā, tad nu, viņš dara to darbu, kas tur ir ar likuma projektiem, kuros ir katrā ļoti jāiedziļinās. Nu, manos plānos ir nu, balsot no nacionāli konservatīvām pozīcijām pēc labākās sirdsapziņas un pilnīgi noteikti Latvijas interesēs. Nu, katrā ziņā es nekad nebalsošu par liberāļu utopiskajām idejām un pilnīgi noteikti pret migrāciju, pret kvotām, pret visām šīm iniciatīvām, jo, nu, gan partija JKP, gan es pat personiski, nu, mēs esam kategoriski pret. Es vispār esmu noskaņot diezgan kaujinieciski, jo man ir tāda cerība, ka varbūt izdosies Austrum Eiropu nu, nesagandēt tā, kā tagad jau ir sagandēta Rietum Eiropa. Nu, tikko bija pašvaldību vēlēšanas Lielbritānijā, tur ir vairākās pilsētās varu ieguvuši musulmaņi, un viņi jau iesāk savu politisko karjeru tur ar Allah Akbar. Nu, Briti izvāc no lielajām pilsētām, pārvāc uz mazajām pilsētām. Nu, jūs to noteikti paši labi zināt, man tur arī dzīvo draugi, un viņi saka, ka principā sociāla spriedze ir ļoti liela, un nu, balto bitu sabiedrība gaida, kad būs dzirkstele, un tiešām kaut kas arī sāksies. Nu, kaut ko tādu mēs pie sevis nedrīkstam pieļaut. Ja? Tas mans lielais plāns ir runāt no Eiropas parlamenta tribīnes par nepieciešamību pārskatīt par nepieciešamību ieviest nu, tādu taisnīgāku skatījumu uz 20. gadsimta vēsturi, konkrētāk uz Otrā pasaules kara rezultātiem, jo tagad ir ļoti pateicīgs laiks tam. Un arī, tomēr mudināt rietumus atzīt to, ka pēc otrā pasaules kara, pret Austrumu Eiropu un pret Baltiešiem, tika pieļauta klaja nodevība. Ja? Tas, ka par to nerunāja visus šos gadus, to noklusēja, nu, manuprāt, tas ir lielā mērā novedis pie tā, kas šobrīd notiek Ukrainā. Ja? Un iniciēt, es saprotu, ka tas ir milzīgs un sarežģīts projekts. Es labticīgi ticu, ka man izdosies atrast konservatīvos no citām partijām, no citām valstīm, piemēram, piemēram, no Polijas. Viņiem ir tāds deputāts filozofs Rišards Legutko, kas strādā konservatīvo grupā, kurš ir ļoti kritisks pret mūsdienu to neoliberālismu, kurš pats ir nacionālists un kurš savās publiskajās refleksijās viņš velk paralēlus starp mūsdienu to kreisliberālismu vai neoliberālismu un komunismu. Ja? Un es domāju, ka mēs noteikti varētu būt dombiedri, kā arī varētu būt konservatīvie nacionālisti no citām valstīm. Un tad
es veidotu tādu sarunu platformu, lai inicijētu tādu lielu, nu, Eiropas līmeņa sarunu, vai kā es to saucu, komunismu tiesu, jo, manuprāt, nu, ir degoša nepieciešamība šo ideoloģiju izvērtēt līdztekus tam, kā tika izvērtēts nacisms. Ja? Nu, tas ir tāds lielais plāns. Tad darbs no praktiskām lietām. Nu, varbūt, ka esat pamanījuši, ka es jau 2 gadus vadu kampaņu runā latviski atkrievisko Latviju, un manos plānos ir sameklēt Eiropas fondos līdzekļus, nu, varbūt pat vairākus miljonus, lai veicinātu digitālā satura veidošanu intensīvu latviešu valodā bērniem, jauniešiem, studentiem un arī pieaugušajiem. Ja, lai tīmeklī ir ļoti daudz materiālu latviešu valodā, nu, kas šobrīd, diemžēl, tā nav. Nu, piemēram, studentiem ir tā, ka viņiem ir bez maksas pieejami mācību materiāli angļu valodā, nu, arī krievu valodā, bet latviešu valodā, nu, neskādēļ, nu, nav, ja, pietiekamā apjomā, kā arī, protams, ir, nu, ļoti liela vajadzība veidot datorspēles latviešu valodā bērniem, nu, kurās būtu, nu, lolota mūsu latviskā identitāte, jā, lai veidotu bērnos jau no agrām dienām šo piederības sajūtu latviskajai kultūrai, ja. Ir, ir ļoti daudz iespēju, kā veidot, ka var veidot arī mācību materiālus ļoti, ļoti atraktīvus, bet, nu, tam ir vajadzīgi līdzekļi, un tos es domāju, ka var sameklēt tajos Eiropas fondos, un pat varbūt veidot tādu atsevišķu programmu uz vairākiem gadiem, kad šie digitālā formā, šie latviskie materiāli latviešu valodā intensīvi top un piepilda to mūsu tīmekļa daļu latviešu valodā. Nu, joka pēc varu pastāstīt, ka šodien man pienāca ļoti labas ziņas. Latvijā, nu, nevienu 2 gadu laikā ir izdevies atkrievisko tātad visas ministrijas, visas valsts muzejus. Es atvainojos, es laikam apaugstējos, pļaujot zāli vējā. Muzejus, pašvaldības, valsts pilsētas, visas valsts iestādes un arī ļoti, ļoti daudz komercsabiedrības. Bet, piemēram, šodien man atsūtīja nu, pie ārsta prakses, pie tāda doktora Bērziņa ortopēda, tādu uzrakstu, ka pacientiem, kuri sasveicinās svešvalodā un nāk iekšā kabinetā ar dubļainām kājām, ka nu, tiem būs tad papildus jāpiemaksā par ārstu vizīti. Ja? Nu, es ceru, ka tas attīstīsies, nu, ka tādu latviešu ārstu būs arvien vairāk. Jā, vēl jau vairāk tāpēc, ka ir dot zaļā gaisma no veselības ministra puses, Abu Merī, kurš ir uzsvērs jau daudzkārt, ka darba valoda veselības aprūpe ir latviešu valoda. Un nu, no tādas praktiskās puses var pastāstīt, ka 14. maijā notiks Sociālo un darba lietu komisijas sēde, kurā skatīs Nacionālās apvienības iesniegtu likumprojektu darba likumā, faktiski par darba vidas atkrieviskošanu, tur ir par sludinājumiem. Nu, skatīsimies, tas ir pirms otrā lasījuma, skatīsimies, kā mums tur ies. Un otrs likumprojekts, kas ir iniciēts šīs kampaņas laikā, ir šobrīd atrodas ministru kabinetā. Tas ir valsts valodas status nostiprināšanas likumprojekts, kas ir būtībā derusifikācijas likumprojekts, un viņš tagad atrodas
ministru kabinetā, un ministru kabineta pārstāvji mums apliecinājuši, ka viņi pašlaik veido tādu likuma iniciatīvu pakotni, ko viņi tad dos atpakaļ Izglītības un zinātnes komisijai, kur būs gan kino likums, gan darba likums, gan ārstniecības likums, gan citi reklāmas likums un tā. Tā kā mēs ļoti, ļoti ceram uz labu, esam kampaņā ražīgi pastrādājuši, tagad gaidām augļi briest, teiksim tā. Un es ļoti labprāt atbildēšu uz jautājumiem, protams. Tas tā īsumā no manas puses. Paldies, Lijānai. Varbūt tagad Eva ir kas uzreiz sakāms, vai arī radušies jautājumi. Es domāju, ka vispirms vajag Lijānu iztaujāt, jo man liekas, ka Lijānai uz brīvo mikrofonu ir jāpagūst, ne? Kā ir, Lijāna? Kā lūdzu? No 7 līdz 8 ir arī brīvais mikrofons paralēli. Bet es vienkārši par to tā domāju, ka varbūt tev uz to jāpagūst, un tāpēc drīzāk tev iztaujāt no vienas vietas. Un tad nē, es nekur nedošos, viss ir kārtībā, jā. Tad ir labi. Katrā ziņā es esmu, teiksim tā, mēs varētu ar Uģi abi teikt, ka dievturi no laika gala ir bijuši tie, kas ir bijuši pirmajās rindās par latviskumu un kas ir nievāti, niecināti, mesti ārā no visiem likumiem, un iepriekšējā saimā mēs panācām ļoti daudz, par ko paldies dievturiem un Uģim sevišķi un Andrejam un pārējiem, kuri palīdzēja iestrādāt un izstrādāt, izveidot likumus, par kuriem tiešām 2,5 gadus cīnījāmies, un beidzot ir panākts vismaz solis uz priekšu, un tas, kam jānotiek, sāk notikt. Tas ir liels prieks. Tā ir tā sadaļa, ko mēs esam darījuši, un, kā teica Uģis savā laikā, tad, kad es runāju par dievturības vārda ielikšanu reliģiju likumā, pirmo reizi visā šo pēdējo 30 gadu laikā tik daudz tika pieminēts dievturu vārds no Saeimas tribīnes. Bet, un mana dvēsele, mana pirmā programma visa pilnībā sakrīt ar Lijānu, un es esmu gatava jebkurā brīdī palīdzēt un darīt. Taču katram deputātam ir jānāk ar savu skatījumu, un ko citu vēl varētu dot priekš Eiropas vēlēšanām. Lūk, un man, tā kā es esmu cilvēks, kas ir dzimis un audzis 13 bērnu ģimenē, un padomu laikos manai mammītei nemaksāja pensiju, lai gan viņai bija pilns ar varoņa nosaukumiem sakarā ar daudziem bērniem, jo tētis bija izsūtītais, un visa šī vēsture bija tāda, ka faktiski vajāja ģimeni, un es biju spiesta mācīties pat 6 skolās, jo tēvs viltīgi mainīja ātri dzīves vietas, un tikko atnāca jau pieteikums ierasties atkal uz augstāko tiesu, mēs jau atradāmies citā adresē, un atkal viņš varēja neierasties, un tā es piedzīvoju 6 skolas no vietas. Lūk. Un tāpēc mana interese, otrā lielā interese pēc latviskuma un pēc visām konferencēm, pēc visu, ko es esmu darījis šajā jomā, ir, teiksim tā, cilvēktiesības un sociālā vienlīdzība, kas būtībā ir ļoti konservatīva vērtība, kuru panāca Zviedrija. Panāca Zviedrija ar sociāldemokrātu rokām, bet kas ir ļoti nopietna mūsu partijas ideoloģijas sastāvdaļa, un te man ir šie 5 punkti, par kuriem es saku, ka Eiropai ir jādomā vairāk, ātrāk un stingrāk. Piebilstot, un to jau ir noķēruši paristi. Baiba Braženu patās teica, jā, par to tiek runāts, bet vēl tas viss ir tikai komisiju iekšienē. Bet jau 2014. gadā, kad mēs dibinājām šo partiju,
šīs idejas es definēju, bet tajā brīdī vēl mēs nebijām gatavi, kolēģi nebija gatavi skaļi par tām runāt. Un pirmais ir tas, ka Eiropas Savienības pilsoņiem, es uzsveru pilsoņiem, ir jābūt vienādai vai vismaz maksimāli vienādai darba stundu apmaksai skolotājiem, ārstiem, visiem drošības sistēmas darbiniekiem. Respektīvi mācību spēkiem, drošībniekiem, mediķiem. Par to tiek domāts. Sakot vienlīdzīgs starta laukums, es to salīdzinu ar mirkli, kad bērns pliks izlien no mammas ķermeņa. Viņam ir vienādas starta tiesības. Tālāk algas pieaugumu jau veido katra valsts atsevišķi atkarībā arī no darba sarežģītības un arī talanta, iespējām, daudz citu komponentu, par ko vairs Eiropai nebūtu īpaši galva jālauza, bet tomēr jātur rūpe. Tas ir pirmais. Otrais ir tieši līdzīgi cilvēku tiesību prasība, lai visiem pensiju sasniegušajiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri ir godprātīgi strādājuši un maksājuši nodokļus un bijuši šajā sistēmā, būtu arī vienāda nulles pamat pensija. Tā ir jābūt visiem vienādai. Es to uzsveru šoreiz nevis vienlīdzīgai, bet vienādai. Starta laukumam ir jābūt tieši tikpat plikiņam, kā tas bērniņš, kas izlien viņam nabas saitīt pārgriež. Pēc tam šo pensiju pieaudzē klāt darba stāžs, darba sarežģītība, dažādi uzdevumi, darbs citās valstīs, un tur ir ļoti daudz komponentu, kas to pensiju audzē uz augšu. Bet tai pamata pensija ir jābūt cilvēka cienīgai, vismaz es nezinu, bišķi tomēr vairāk nekā tam iztikas grozam, dzīvošanas grozam, es to gribētu nosaukt, lai es varu dzīvot. Nevis, ka es visu nomaksāju, man goda vārds pēc pensijas paliek labi 100 eiro, un no tā es varu paēst un aiziet uz teātri vai kino, ja man nav līdzās vīra un bērnu, kas mani palīdz to visu darīt. Tā ir liela problēma, kas ir jārisina, un par to ir jādomā, un par to ir jādomā tiešām ir ļoti nopietna tā frakcija Eiropas šajā te struktūrā, un es uz to labprāt pretendētu, bet ja ne, tad es dodu pilnas pilnvars un pilnu visu šo Olborgas konvencijā nostiprinātos cilvēku tiesību pamatus. Trešais, kas man ļoti, un manuprāt, pat beidzot, visi ir sapratuši un sākuši tiešām, paldies Dievam, dziedāt vienā korī, ir tā sapratne, kas bija jāsaprot jau uzreiz, un kas bija jāsaka gan Vaiderei, gan Zīlem, gan Dombrovskim, gan visiem 20 gadus esošajiem tur, Briselē, ka mūsu ārējā robeža ir arī Eiropas Savienības robeža. Un tā ir ļoti stingri jāsargā. Tur ir jābūt pilnam robežas sardzes bruņojumam, pilnai apsardzei. Goda vārds necaurstamai sienai, tāpat kā suņiem tagad grib uzlikt, ka viņi nav piesieti, bet viņiem ir elektriskais šoks, respektīvi elektriskais žoks, kuram pāri viņi nevar pāriet, ir zemē ierakts. Tur ir jābūt šai sistēmai, ir visai Eiropai, ir jāsadodas rokās un ir jāsaprot, ka ir valsts, kura neieredz attīstību, neieredz civilizāciju, neieredz labu dzīves stilu, apstākļus, garīgu un materiālu un fizisku drošību. Viņiem vienmēr vajag, iet, zakt, izvarot, sist, nosist un tā tālāk, iet Ukrainā. Es ceru, šis ir mans punkts numur 3. Un tad ir vēl 2 punkti,
bet par tiem vēlāk. Tā tiešām ir saistītas ar cilvēktiesībām, ar Olborgas šo te konvenciju, kur ir pateikts, ka Eiropa palīdzēs atpalikušajām valstīm Āfrikā, vēl kaut kur palīdziet savām valstīm, kas šeit ir grūtākā situācijā. Nevis dodiet visu projām kaut kur uz Āfriku un tā tālāk. Protams, tur vajag palīdzību, bet vispirms vajag izveidot, lai visās Eiropas valstīs, arī šajās jaunajās, teiksim, postkoloniālisma seku skartajās valstīs būtu līdzvērtīga situācija ar pārējām vecajām Eiropas valstīm. Tas īsumā viss šobrīd. Paldies, Paldies Evai. Varbūt Andrejam uzreiz ir kas sakāms šī brīdī. Nē, mēs tā neturam runas, mums ir vienkārši saruna. Jā, paldies jums par to, ko jūs esat darījuši, un jā, ceļš Lijānai par šīm tēm akcijām par atkrieviskošanu un latviskošanu, kas, manuprāt, faktiski veido tādu būtisku pamatu tam, lai vispār varētu kāds startēt Eiropas Savienībā. Jo man jau dažkārt liekas, ka ja Latvijas iedzīvotājos būtu šī pietiekošā pašapziņa, kas mēs esam un kādā veidā mums par sevi vajadzētu iestāties, vai ne, tad arī, teiksim, Eiropā startējot, ja būtu striktākas prasības iespējams bijušas, vai ne, par to nemēģinot laipot un baidoties, ka Eiropa mūs nesapratīs. Jā, es pats, vai nevaru teikt, tikko saskāros savā, teiksim, otrajā biedrībā, kurā es esmu radošajā, un tas ir Dizaineru savienība. Un arī mums tur ir cilvēki dažādām kultūrām, jā, tā kā mēs pieņemam visus tur, gan tos, kas te ir iebraukuši, pilnīgi ārzemnieki, gan tie, kas ir vietējie ar krievu izcelsmi, ne, un arī, tur ir tā, ka kāds tur labāk jūtās vienā vai otrā valodā. Bet problēma faktiski ir pašos latviešos, vai ne, jo brīdī, kad kāds tur sāk runāt angliski, vai ne, jā, mēs pieņemam, zinām, jā, šis cilvēks nezina, varbūt tik labi vēl to valodu, vai ne. Bet tad ir kaut kāda atkal situācija, kad es negribu lietot to vārdu krievalodīgie, jo es to attiecinu uz tiem, kas faktiski nav pieskaitāmi nevienai kultūras identitātei, ja. Bet drīzāk tā ir tāda mankūrta sociālā grupa, vai ne, ar kuriem vēl atsevišķi slānis ir, kas pie mums īpaši manipulē. Tādā veidā atstājot iespēju arī uz Krievu sabiedrību. Un tad arī rodas, tā var pavērot, kā tad mēs paši uz šīm lietām reaģējam. Un ir kāds cilvēks, kas iebilst, vai ne, viņš saka, vai vēl kādam liekas, varbūt, kad tā krievu valoda mums te traucē, tā arī tāda uzdrošināšanās ir, vai ne. Bet tur pretī atrodas cilvēki, kas tāpat laikā pretī saka, nē, man netraucē, jā, mēs esam, jā, tādi kosmopolīti, vai ne, kad esam gatavi, tā sacīt, politiski neskatīties uz šādiem jautājumiem, vai ne, esam tik atvērti, ka esam gatavi pieļaut visu, jā. Un tad tu saproti, ka īsti līdz galam mēs paši neesam nobrieduši, jo izpratuši, vai ne, kas ir mūsu pašvērtības, pa kurām ir jāiestājās, un mums ir tiesības pa viņām iestāties šeit un tagad, un teiksim, nepieļaut šādu te liberālu, teiksim tā, jā, pieeju, ja, kad, attiecīgi, katrs, kas te nāk, vai ne, jūtās, ka, te ir tāda situācija, kad visi ļoti elastīgi visu pieņem, vai ne? Tāpat arī, piemēram, pieminekļu padomē esot man, jā, arī tāda pati situācija dažkārt rodās. Ir tā saucamie daži krievalodīgie, kas bīda cauri dažādus objektus, vai ne, sākot ar Barklai de Tolly un visiem sekojošiem no tās pašas personas puses. Un attiecīgi arī
arī, tiksim, jā, visi mēģina jauki runāt un pat latviski runāt un to pasniegt. Un tā kā tu iestājies par to, ka, ir tomēr jāšķiro, kas tie pa objektiem ir, vai, piemēram, mums vajag zelta bruņinieku barikāžu laukumā vai nevajag, ja? Kas esot nevainīga skulptūra uz ūdens sūkni kādreiz šeit bijusi un ir vēsturiska Rīgas vēstures liecība, ja? Tas nekas, ka tas ir krustnesis ar krustnešu vairogu un zobenu rokā, vai ne, un teiksim, tādā kontrastā ar barikāžu laukumu, kur šie vēsturiskās peripetijas pilnīgi, pēc būtības sadurās tiem, kas zina mūsu vēsturi un saprot, vai ne, šo te pēctecību dažādām impēriskām okupācijas varām. Ne, tas nav pieņemami, vai ne, bet tāpat laikā atkal ir mums cilvēki, vai ne, kas skatās uz šīm lietām kā uz mākslu, piemēram, kā uz kaut ko vēsturisku, kam jau nav vairs nekādas nozīmes, ja. Tāpat laikā viņi nav tik gudri, ka neredz, ka faktiski tie, kas to mēģina šeit izvirzīt, veido to kosmopolītisko vīdi tiem, kas šeit nejūtās pie latviskās kultūras piederīgi. Viņi nāk šeit un grib veidot savu mikroklimatu, savu komforta zonu un tiešā veidā pat to nesaka. Ja? Un ja tu esi tik naivs un nesaprotošs, vai ne, tad tu beigās arī izrādies situācijā, ka pat latviešu mākslas vēsturnieki izsakās par Rīgu, ja, kā multikulturālu pilsētu, vēsturiski no vissenākiem laikiem, ka tāda viņa bijusi, un bezmaz vai tādai viņai it kā arī būtu jāpaliek, vai ne? Tikai jautājums, kāpēc, ja? Pēc mūsu valsts nodibināšanās, pēc tā, kas satversmē ir ierakstīts, kāds ir mērķis šai valstī, vai ne, tad kāpēc mums būtu šī te vēsturiskā līnija jāturpina un nebūtu viņa jāpadara, jāmaina, ja? Jāmaina, teiksim, Rīgas vēsturiskais centrs par vietu, kurā var eksponēt tikai tos kultūras un vēstures darbiniekus, kas ir veidojuši šo Latvijas identitāti, lai arī tie, kas šeit atbrauc, to varētu sajust un saprast, vai ne? Jā, bet es ar to gribēju tikai pateikt to, ka tik bieži nākās atgriezties pie tā, ja, ka pašiem tautiešiem, ja, nav šī pārliecībā par to, kas tad ir mūsu patiesā identitāte. Protams, mums šeit kā dievturiem, ja, tas skatījums ir vēl dziļāks no tiem laikiem, kad iespējams tautai vēl bija pārliecība par savu pašu pasaules uzskatu, ja, un attiecīgi mēs redzam šo nepieciešamību, šo saikni uzturēt, un tad mēs, protams, varam runāt par to, ja mēs ejam uz Eiropu un runājam par eiropeiskām vērtībām, tad kas ir šīs eiropiskās vērtības, kā pie mums tas izskan, un mēs redzam, ka atkal ir organizācijas, kuras tātad, judo-kristiāniskās, kurām imponē tieši šis moments, ja, padarīt Eiropu tieši par tādu, kas nivelē faktiski visu, kas ir etniski nacionālais un atšķirīgais. Un arī nemaz nekaunās, un tie jau atkal ir tie paši mūsu latvieši, kuri saka, ka tā arī esot latviskā dzīves ziņa. Jā, vēsture bijusi gara un ir nācies daudz kur piekāpties, bet tas viss ir tikai bijis izdzīvošanas dēļ, un to vajadzētu visiem saprast, ja, kad ir laiks tā kā atmosties un saprast, kad vēsturiskā identitāte Latvijai, ja, ir tā, ko veido vietējā kultūra, kaut arī viņa ir ar dažādiem vēsturiskiem posmiem bijusi nobremzēta un mazāk iespējas viņai bijusi attīstīties, bet vienmēr ir bijuši tie cilvēki, tie daži procenti kultūras darbinieki, kas šo identitātes dzīslu ir iznesuši, un par to tad Eiropā arī būtu jārunā, kad Eiropas identitāte ir balstīta tieši šajās mūsu atšķirībās, ko jau faktiski arī Eiropas konstitūcija pēc būtības pasaka. Bez šaubām. Jā, bez Paldies Dievam, šaubām. ka viņā tas, teiksim, šī pozīcija noturējās par spīti tam spiedienam, kas bija arī no šiem spēkiem, kas centās viņu padarīt par tādu kosmopolītisku veidojumu. Tāpēc es tā... Tas bija tāds mans vēstījums par to, kā mēs redzam par to, kas tad Eiropā varbūt vēl būtu vairāk jānostiprina.
mūsu, teiksim, sadarbības pieredzē ar lietuviešiem ir šī cīņa par viņu līdzīgas organizācijas, cīņa par savām tiesībām katoliskajā Lietuvā, kur faktiski šī grupa, dominējošā reliģiskā deputātu grupa, atļaujās neņemt vērā pilnīgi pat šīs starptautiskās cilvēktiesību tiesas, kas bija Eiropas cilvēktiesību tiesa. Eiropas cilvēktiesību tiesa, kas izveda lēmumu pilnīgi pozitīvu un aizstāvošu šai organizācijai un norādīja uz kļūdām un pārkāpumiem no Seima puses, vai ne, un tik un tā viņi atļaujās, vai ne, šos Eiropas pamatprincipus arī neievērst šīs vienlīdzīgajās tiesībās. Tā kā, nu, situācija ir tāda, kur vēl joprojām ir jābīd uz priekšu un attiecīgi jāveicina to plašāka informētība par to, ka mūsu tās nacionālās identitātes nav tikai atšķirīgi Eiropas reģioni, un valoda nav faktiski vienīgais. Bieži vien mēs arī paši esam ieciklējušies, ka bez mazā, ja te latviešu valodā visi runās, tad te būs tā kā viss kārtībā. Diemžēl nebūs. Valoda vispirms ir jēdzieni, vērtību sistēma, izteikta valodā, un tikai tad viņa kļūst par tādu vērtību, kas veido un nosaka šo mūsu nacionālo patību. Un tikai tad viņai vērtība, jo mēs varam kļūt arī par latviešu valodīgu teritoriju, kurai faktiski nav savas atšķirīgās identitātes no pārējās Eiropas, ja tas turpinās tos tādā veidā. Tā, no maniem sarunas ievadam. Jā, es no savas puses varbūt gribētu pieskaties arī 3 lielumiem. Viens ir tas, ka Eiropas Savienības viens no izaicinājumiem, ar ko tā saskarās, ir migrantu plūsma, kas nāk no dienvidiem, no austrumiem, no visām pusēm, un šī gadījumā, ko Lijāna sākumā minēja par šo redzējumu par 20. gadsimta notikumiem, komunismu tiesu un šīm lietām, man liekas, tur jāpieliek vēl viens punkts, ko vismaz man nav nācies dzirdēt no Eiropas citu valstu politiķiem skaidrā valodā par izpratni, kas ir ar imigrāciju, piemēram, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, kā mums jau ir ļoti liels īpatsvars, iespējams daudz lielāks īpatsvars nekā citās valstīs, un tad varbūt, ka tā situācija ir otrādi, nevis mums kāds te ir vēl jāuzņem, bet tieši otrādi varbūt, ka lai mūsu imigrantu līmenis būtu salāgojams ar citām, varbūt kādam no mums kaut kas ir jāpaņem, tieši. Šis jautājums vispār par to, kas ir migrācija, kas ir imigranti, kas ir pamatiedzīvotāji, un šis jautājums varbūt jāskaidro vēl būtu vairāk. Pilnībā piekrīt, jā. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, domājot par to, ko varbūt Eva uzsvēra par šo līdztiesību, te ir jautājums par to, kā Eiropas sauklis vienota daudzveidībā, vienota dažādībā, kā tas sasaucās ar katras valsts sev vienraksturīgās tradīcijas pienācīgu novērtējumu un tās pienācīgu godu, proti, lai šī vienotība dažādībā, vienotība daudzveidībā varētu izpausties, ir ļoti būtiski ievērot, kas Latviju padara par Latviju, kas Lietuvu padara par Lietuvu, kas Grieķiju padara par Grieķiju un Itāliju par Itāliju. Un būtībā, ja mēs paraugāmies uz ne tikai Eiropas, bet arī pasaules līmenī to kopīgo, visiem saprotamo un vienu vai citu apstākļu dēļ izplatīto kultūras slāni, un tad to noņemam nost un paraugāmies, kas tad mums paliek tikai savdabīgs latviešiem, tikai savdabīgs lietuviešiem, tikai grieķiem un tikai itāļiem, tad droši vien, ka tas viss, kā lai saka, beigās būs viļus vai neviļus nonācis pie
vietējās tradīcijas, pie vietējā mantojuma, kas ir raksturīgs tikai šīm zemēm. Un būtībā jau vairāk nekā ceturdaļu gadsimta Eiropā darbojās organizācija, ko sauc Eiropas etnisko reliģiju kongress, un pērn tā tad tika pieņemts vēsturisks dokuments, Rīgas deklarācija, ja ieraksta tīmeklī ECER, ja, Eiropas etnisko reliģiju kongress, Rīgas deklarācija, tad šis dokuments ir izlasāms 10 valodās, protams, latviešu valodā, angļu valodā un citās. Un šis dokuments parāda to jautājumu loku, kurš ir ļoti aktuāls dalību organizāciju valstīs, Eiropas Savienībā, un lielākoties te ir stāsts par pamatiedzīvotāju tiesībām, jo gan Latvijas Republika, gan citas Eiropas valsts, vairums Eiropas valsts ir parakstījuši šo deklarāciju, un šī deklarācija līdz ar to ir jāievēro un jāizpilda šīs dalību valstīs, un tur ir skaidri norādīts, kādas ir tātad tiesības attiecībā uz nodarbinātību, kādas ir tiesības attiecībā uz informācijas atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos, tostarp arī sabiedriskajos plašsaziņas līdzekļos un arī privātajos. Tāpat tur ir runāts par restitūcijas jautājumiem, tur ir runāts par ļoti daudzām lietām, kuras, diemžēl, Eiropas Savienības valstīs nav kārtībā. Ja? Un tad šī Rīgas deklarācija vēlreiz pasvītro un uzsver tos jautājumus, kuri būtu jāsakārto. Tātad, ko es ar to gribu teikt? Ka, ja cilvēks ceļo uz Latviju, droši vien, ka cilvēks grib iepazīt to, kas ir raksturīgs šeit. Nevis baudīt McDonaldā kolu, un nevis ēst hamburgeri, ja, bet viņš meklēs kaut ko, kas ir raksturīgs šajā vietā, proti mūsu valodu, viņš meklēs mūsu kultūru, viņš meklēs mūsu vienu raksturīgo mantojumu, un tāpat arī citu vietu. Un tātad šis ir jautājums, kas būtu jārisina ne tikai katrā valstī iekšēji, bet Eiropas kontekstā raugoties uz to, lai būtu pienācīga šī visa iespēja nodrošināta vietējām tradīcijām. Un trešais punkts, ko es saredzu, tas ir jautājums par vispār izglītību, jo mēs saskaramies ar projektu, ko sauc Skola 2030. Tajā ir ļoti liels uzsvars likts uz katra skolotāja un skolotājas brīvību un to, ka obligātais saturs kā tāds tikpat kā vairs nav. Katrs skolotājs var izlemt, ko lai piedāvā skolēniem attiecībā uz attiecīgās kompetences vai prasmes vai spējas attīstīšanu, bet līdz ar to arī mēs esam nonākuši pie tā, ka pārāk liels sloks ir uzlikts uz katru vienu skolotāju, un līdz ar to mēs redzam, ka ja skolēniem ir paveicies ar savu skolotāju, tad viņi šī mācību iestādē iegūs ļoti padziļinātu saturu gan par Latvijas vēsturi, gan par mūsu valodu, gan par mūsu kultūru, un tie cilvēki izaugs zinoši. Savukārt tā kā šāda obligātā satura nav, tad citā skolā, ja nepaveiksies ar skolotāju, tad tas mācēns izaugs tādā veidā, ka viņš nebūs neko par to dzirdējis. Tātad manā ieskatā ir ļoti būtiski, lai mums būtu izglītības sistēmā atjaunots obligātais saturs, lai cilvēkiem, kas mācās Latvijā, būtu kaut kas kopīgs, kaut kas vienojošs. Tad, kad viņi skolu pabeiguši, lai viņi būtu spējīgi runāt par mūsu daļliteratūru, lai viņi būtu spējīgi runāt par mūsu vēsturi, lai viņi būtu spējīgi runāt ar Eiropas un citiem pasaules cilvēkiem par mūsu vērtībām, par mūsu mantojumu, lai nebūtu tā, ka cilvēks kādam no Latvijas pavaicā, pastāstiet, ko tad jūs darījāt savā valstī, tad, kad pie mums notika tas, un kad cilvēks saka, es nezinu. Ja? Tas ir vienkārši apkaunojoši, un būtībā man skolā viss vairāk nepatika priekšmets vēsturi. Man tur bija jāmācās gada skaitļi, bet es nesapratu saistības. Es nesapratu saistības ar to, kas ir šeit un kas ir citur. Un tāpēc, tad, kad es biju pabeidzis,
vidusskolu, kad es saskāros ar dažādiem viesstudentiem no citām valstīm, viņi man uzdeva šos neērtos jautājumus. Viņam prasīja, kas šeit Latvijā ir, ar ko jūs lepojoties, ko jūs esat, kāds ir jūsu devums pasaulē, vai jums vispār kāds izgudrojums no jums nācis arī, vai jūs esat kaut ko ieguldījuši pasaules kultūras attīstību. Man uzdeva šos jautājumus, man no sākuma nebija ko atbildēt. Es jutos ļoti nērti. Man bija kauns, ka es nezinu, kā savu valsti, kā savu kultūru parādīt. Ja? Un te ir akmens būtībā gan manis paša, teiksim, ieinteresētībā šiem jautājumiem pievērsties, bet no otras puses tas ir jautājums par izglītības saturu. Ja? Un te ir stāsts par to, ko mēs varam uzlabot, lai šī vēsts, mūsu lepnums un stāja varētu spoži stāvēt līdzās citām Eiropas valstīm, un lai cilvēki dzirdot, ka mēs esam no Latvijas, neteikt, es zinu, jūsu prezidents ir Putins, ja, kā ir sanācis, ja, nereti. Lai Latvija nedomātu, ka tā ir kaut kur Āfrikā, kaut kur pie Lībijas, ja, un lai mūsu valsts vārds, mūsu kultūras devums būtu tas, kas iet pa priekšu. Un ka mēs varam ar to apliecināt savas saknes un ka mēs varam būt līdztiesīgi, līdzvērtīgi jebkurai citai nācijai, kas sevi uzskata par lielvaru. Ja? Nu, tās ir manas pārdomas. Bet mums ir pieslēdzies šeit klāt arī Guntis. Varbūt Guntim ir kas sakāms. Ja Guntim mikrofons nestrādā, var ierakstīt arī sarakstē, čatā. Man ir divas īsas replikas, ja iespējams. Ja, drīkstuģi, jā. Viena replika man ir Broka kungam. Man ir tā, ka man ir aģentūra tagad 2 gadu laikā, kampaņa sākās pirms 2 gadiem, 23. maijā. Drīz būs 2 gadi, man ir izveidojusies tādā dabiskā veidā aģentūra visā Latvijā, un es saņemu ziņas no visdažādākajiem cilvēkiem, un apmēram es zinu, kas Latvijā notiek. Un attiecībā uz to situāciju, Brokkungs, ko jūs stāstījāt savā dizaineru sabiedrībā, principā likums ir tāds, ka, piemēram, ja notiek pulcēšanās cilvēku, un ja kaut viens cilvēks, piemēram, Andris Broks, pasaka, ka viņš vēlas, lai šī sapulce notiktu latviešu valodā, ja, tad viņai ir jānotiek latviešu valodā. Ja, tur nav citu izvēļu. Ja, jo jūs esat pilsonis, un jūsu vēlme pilnībā atbilst likumam, ja, un jūsu tiesības ir palūgt likuma izpildi. Ja? Un ja mēs neuzstāsim, ja, tad būs šis vieglais variants, vienkārši šis multikulti un faktiski pilnīgā bezjēga un pakāpenisks latviešu valodas zudums, un katrs runās, kā viņš vēlas, un visi jau saprot krievu valodu un tā tālāk. Es zinu vienkārši, ka man ir zināms vairākas daudzdzīvokļu biedrības, kur notiek patiešām klusais pilsoņu karš jau ilgāku laiku. Un tur viens ir Ukraiņu nacionālists un viens ir mans brālis. Jā, viņi ir iedibinājuši savu kārtību, viņi ir izlikuši valodas likumu, tur pie saviem ziņojumu dēļiem. Viņi nepieņem no krieviem iesniegumus, nereģistrē iesniegumus un vēstules krievu valodā, ja? Jo pēc likuma viņiem ir vai jākomunicē valsts valodā, vai viņiem ir jāiesniedz certificēts tulkojums, ja, no krievu valodas latviešu valodā. Un tikai tad, faktiski birojs, ja tas daudzdzīvokļu mājas birojs, ir tiesīgs to pieņemt. Ja viņi vienkārši nepieņem, ja, tas ir tas, kā mēs audzinām, ja tagad pēdējā laikā, krievus, ja, pie savas kārtības. Un mums uz to savu kārtību, ir jāuzstāj. Un es zinu, ka ir bijušas, vairākās mājās tās daudzdzīvokļu māju biedru sapulces, ja, kur
nu, kur vienkārši latvieši, ja, nu, es zinu, sievieti un viens vīrietis, nu, vienkārši sapulces sākumā, ja, pieprasīs, ka sapulcē jānotiek latviešu valodā, un tie vadītāji, nu, viņi neatļāvās pārkāpt likumu, ja. Ko es vēlos teikt? Nu, diemžēl tas veido, latviešiem nepatīk konflikti, ja, nu, tas veido tādu sociālu konfliktu ar cilvēkiem, bet, nu, mums ir jāsaprot, ka, nu, bez konflikta, nu, nenotiek vispār nekāda attīstība, ja, to jau ir Aristoteles jau sen jau teicis, ja. Nu, diemžēl, ja mums ir, nu, pieklājīgā formā, ja mums ir, nu, jāietur tā pozīcija, ka mēs uzstājam uz savu kārtību. Ja? Un pārējiem ar to jārēķinās. Ja? Tas, kas grib dzīvot krieviski vai angliski, nu, viņš var dzīvot Krievijā vai angļolodīgās valsts, bet Latvijā, nu, mēs noteiksim kārtību. Ja? Tā. Tas ir viens. Un otrs, Uģi, ja tu vaicātu man attiecībā uz to izglītību, man ir tepat Ikšķelē netālu, nu, ir tāda privāta skolotāja darbojas. Viņa man stāsta šausmu lietas, ka pie viņas nāk, nu, no labām ģimenēm bērni, 5. klase, kuri nezina gada laika nosaukums un cik ir vispār gada laiku. Viņi nezina, ja? Un, ja, teiksim, es būtu, teiksim, vietējā politikā darbotos, ja, tad nu, es likvidētu šo kompetenci izglītību. Starp citu, ir valstis, ja, kur viņi ir atcelta. Latvija atdod tos ieguldītos 6 miljonus un strauji atgrieztos pie klasiskās izglītības modeļa, kurš vēl starp citu mantots arī no Latvijas un arī no cariskās Krievijas bija daļa no padomu izglītības modeļa. Tur beidzot skolu tomēr jaunieši, mēs orientējāmies realitātē, un mums arī bija, nu, vismaz man 50, man bija ļoti, mēs pamatīgi mācījāmies, ja, nu, mums mācības, tas bija darbs, tas bija mūsu darbs, ja. Es atceltu šo kompetenci izglītību, jo, nu, situācija tiešām ir arvien dramatiskāka, ja, arvien dramatiskāka. Nu tā, bet attiecībā par Rīgas deklarāciju un to identitāšu stiprināšanu un pasākumiem, nu tur arī jāskatās ar Eiropas fondu naudas, nu, kuras varētu tad piesaistīt, nu, piemēram, jūs dievturu biedrībai, nu, lai Latvijā šeit uzsākt kaut kādus projektus, ja sociālus vai jūsu attīstības projektus, lai strādātu ar šiem jautājumiem. Es to pilnībā 100% atbalstu. Jūs vispār, varbūt jūs ziniet, es atbalstu jūsu aktivitātes, atbalstu dievturus. Vienmēr esmu atbalstījis, jā. Paldies. Varbūt Evai ir kādas atziņas komentāri. Eva? Mikrofons nav. Lūdzu, Eva. Mikrofons, Eva. Piedošanu. Es biju atslēgas vienkārši mikrofonu. Jā, es ņemšu vērā, tiešām es piemirstu to ECER citiem vārdiem. Es to esmu ierakstījis savā tajā programmā, bet es tiešām uzsvēršu to ECER, tieši šo vārdu, lai būtu viņš, lai viņš iedzīvojas, jo toreiz arī, kad stāstīja no Saeimas tribīnes par Lietuvas parlamenta vai Seima attieksmi pret Eiropas tiesas lēmumu, cilvēku tiesību, tad, protams, Krievijas vai saskaņas pusē gandrīz vai aplausi atskanēja, jo, cik mēs zinām, tad pirmie, kurus 40. gadā ienākot Padomju Savienības karavīriem, pirmos, kurus likvidēja, bija tieši dievturi. Viņus pat netiesāja, viņus vienkārši nošāva, bet viņi bija latviskuma visaugstākie turētāji. Un plus vēl attiecībā uz šīm kompetenci izglītībām,
man vienmēr sāp sirds, jo man Tatjana Suta bija darba kolēģi televīzijā ļoti ilgus gadus, un arī viņas meita, labi draugi, viņa tagad ir Vācijā čelliste, un Tatjana Romāns Suta, respektīvi viņas tēvs, viņš bija dievturis, un viņš bija tas, kurš pirmajā Parīzes lielajā izstādē saņēma zelta medaļu par saviem porcelāna apgleznojumiem. Un arī vēl viens tāds amizants gadījums, man liekas, tas bija ar Toni mākslinieku, ka viņš arī bija emigrējis uz vienu brīdi uz Eiropu, un viņiem ar sieviņu nebija naudas, un viņa sieva ar Nīcas tērpu izgāja. Nu, katrai valstī bija jāiziet ar savu tautas tērpu. Un viņi saņēma arī pirmo balvu, augstāko novērtējumu. Mums ir tik daudz lietu, ar ko lepoties, bet ko vairs nemāca skolā. Un tu aizej uz skolu, un tu jūties kā tāds, es pateikšu, kā akadēmiskā bibliotēka ar savām zināšanām pret tiem cilvēkiem. Un šajā ziņā es domāju, ka ir jāizaug tiešām jaunai skolotāju paaudzei, pavisam jaunai un citādai, jo šī starpposma skolotāju vide ir diezgan iebaidīta, to es teiktu. Viņi ir nobaidīti, viņi labāk neko neteiks, neko nedarīs, nekā kaut ko darīs, un tā es viņus redzu. Ja, mums jau sabiedrībā ir vēl šis te, kā lai to nosauks, konjunktūras, tā nevis prestižums, bet tāda, kā aizmirst pēkšņi šito te vārdu, vai ne, ka mēs konjunktūras reputācija, kas iet cauri visām ierēdniecības institūcijām, jā, tā sacīt, trāpīt desmitniekā, nepasakot neko pret spalvai, neiestājoties strikt pa kādu viedokli, un tas, diemžēl, dominē tādā sabiedrības formēšanā, jā. Līdz ar to sabiedrība veidojās nevis no viedokļiem, bet sabiedrība veidojās no kaut kādām individuālām ambīcijām, sumējoties vai nesakritīgā veidā no tiem, kas kaut kādā veidā ir aktīvāki, vai viņiem ir kaut kādas iespējas izsisties uz šādu te kopējo kolektīvo viedokļu pamata. Ja? It sevišķi, vai ne, tas izpaužās institūcijās valstiskajās, kur tā sacīt vietas iekārtotas un attiecīgi piekļuvei un ietekme uz šīm institūcijām vairs nav iespējama kaut vai pat no sabiedriskajām organizācijām lielā mērā, jo resoriskās ierēdniecības intereses, vai ne, tā sacīt, diktē toni. Un te ir vēl viens vārds, ja es jau pieminēju to dzīves ziņu, kad mums, teiksim, kropļoja, teiksim, mēģinot ielikt viņā jau citu saturu. Tas pats ir vārds tradicionalitāte, kas tad mums ir tradicionāls, tieši tāpat tiek kropļots, bet tieši uz tādām sabiedriskām organizācijām mēs ar Evo tad arī esam tādīs radošajās savienībās, un tur mums, teiksim, ir kopēja izpratne, ja, bet sabiedrībā inerces pēc tiek lietots šis vārds nevalstiskās organizācijas, kas no jums kā valodnieciem droši vien sevišķi būtu svarīgi iestāties par to, kā var būt pilsoņu veidotas biedrības nevalstiskas. Ja. Tās ir nevaldības biedrības. Jā, it kā liela daļa cilvēku zina, ka tas ir kroplīgs tulkojums, nezinu, kurš viņu nepareizi iztulkoja, viņš ir tā iegājies, bet psiholoģiskais efekts, un te ir tas moments, vai ne, ka valoda bez jēdzieniskās būtības ir tukša skaņa, un šeit tas izpaužās, ja, ka mēs valodu lietojam kā tukšu skaņu vienalga kādā kontekstā, vajag likumā tāds jēdziens ir ievies, turpināsim viņu lietot tālāk, tāpēc, ka gana ilgi viņš ir lietots. Tāpēc šī te valodas aizsardzība ne tikai tādā formālā veidā ir svarīga, bet tieši caur kultūra vēsturiskā mantojuma kontekstu. Kas tad ir šī kultūra, ko šī valoda tā kā nes, vai kas viņi faktiski ir izveidojusi. Un tas valodas jautājums arī mums pacēlās
pēdējā Krivulē, tas ir sanāksme, kurā tiekamies mēs kā dievtur ar Lietuvas un Baltkrievijas un Polijas baltu organizāciju pārstāvjiem, ja, kur arī runājām par to, ka faktiski problēma ir tādā, ka mēs nevācam savus tuvāko tautu valodas. Ja, mums arī valstiski faktiski, mēs tagad runājam, ka mums jāatsakās ir beidzot no krievu valodas, kā obligātās svešvalodas, bet par to, ka varbūt lietuviešu valoda būtu tādā statusā jāizvirs, to neviens nesaka atkal. Un tas atkal ir nevis tikai tāpēc, ka kaimiņi, bet tāpēc, ka tur ir šī kultūra vēsturiskās identitātes saikne, kas stiprina mūs pašus tādā veidā. Bet tas varbūt nav gluži Eiropā risināms jautājums. Tas ir atkal atgriešanās pašiem pie sevis un par savu pašizpratni un pašvērtību. Jā, mums laiks stundas posms tuvojās strauji beigām. Es varbūt kā no Latju dainām vēlos divas nosaukt, kas man šķiet ļoti svarīgas būtībā. Tas ir valodas jautājums, bet tas arī plašākā veidā. Un viena skan tā: smejiet, ļaudis, dziesmiņu manu, valodiņu nesmejiet. Dziesmu dziedu kādu gribu, valodiņa dieva dota. Un otra ir ej bāliņu taisnu ceļu, runā taisnu valodiņu. Tad ir Dievs palīdzēs taisnu ceļu nostaigāt. Es domāju, ka šie ceļa vārdi būs vajadzīgi gan Liānai, gan Evai, gan ikvienam cilvēkam, kas šo ceļu iet ar mums, ar kuriem mums ir par ceļam, lai gan Latviju celtu, lai arī mēs Eiropā justos droši, un lai mums būtu draugi, jo mums ir vajadzīgi draugi Eiropā. Tāpēc es teiktu, ka šī būšana starp Eiropas citiem politiķiem ir ļoti svarīga mums, tāpēc, ka tas ir tas, kā mēs varam parādīt savu ieguldījumu, savu līdzdalību, un kā mēs varam arī kopējā labuma vārdā sniegt arī savu atbalstu. Jā. Paldies! Paldies! Atradāt laiku, ļoti priecājos ar jums visiem satikties. Paldies tev, Liāna, ka piekriti, un paldies arī Andrijam un Uģim, jo ļoti, ļoti daudz, man liekas, mēs idejas esam te nolikušas uz galda, atliek tikai strādāt un domāt, kā to realizēt. Jā, paldies jums, jā, ka jūs atradāt laiku atkal mums tikties un iepazīstināt ar savām idejām. Un mēs ar savā laikā izveidojām savu satversmes preambulu, kurā viens no 4 būtiskiem punktiem ir tāds, ka mums ir jāpaceļ pašizpratni par sevīm, kā par vispār cilvēcisku vērtību, ja? Nevis tikai kādu atsevišķu reģionu vai Eiropas nomali, ja? Bet ka faktiski mums jāparāda pirmkārt mūsu kultūras mantojums, cik sens viņš ir, ko viņš sevī ietver, ka mums ir ne tikai bibliotekā dainu skapis, kurš tur stāv un put, bet ka mums ir dzīva šī dzīves ziņa un arī dzīva dievestība, kurā mēs iznesam šīs mūsu garīgās vērtības un pasaules uzskatu, un ka tā ir ne tikai mūsu vērtība, bet tā ir vispār cilvēciska, un līdz ar to tā ir arī daļa Eiropas un pasaules vērtības. Tā kā, lai jums izdodās šo aizstāvēt. Paldies, paldies, jā, es noteikti to darīšu. Paldies, Liāna, paldies, Eva, paldies, Andrej, paldies arī Guntim par klāt būšanu, un vēlu sekmes un uz tikšanos. Uz tikšanos, paldies! Visu labu! Visu labu! Visu labu!